Libertas LV ir Libertas Eiropas kustības dalībnieks. Šī Eiropas tautu kustība veidojas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, demokrātiskā un atklātā veidā, aicinot tai pievienoties ikvienu, kam rūp savas valsts un Eiropas nākotne. Tā ir balstīta uz uzticēšanos pamatvērtībām, demokrātijai un atbildībai. Libertas Latvija ir gatava pārstāvēt Latviju Eiropas parlamentā. Mēs esam spējuši savā sarakstā apvienot labākos, speciālistus tajās jomās, kas ir ļoti nozīmīgs darbam Eiropas parlamentā. Un tie ir tieslietu speciālisti, tie ir banku speciālisti, ekonomisti un sociālo jautājumu lietpratēji. Cilvēki, kas ir sasnieguši daudz savās darba jomās, kas ir spējuši sev pierādīt no vislabākās puses pārmaiņu un grūtu izaicinājumu laikos. Tie ir cilvēki, kas spēs nodrošināt tās pārmaiņas, kas vajadzīgas ir Latvijai un kas ir vajadzīgas Eiropai. Guntars Krasts, pieredzējušākais Libertas LV politiķis. Valsts pārvaldi iepazīstas gan kā Latvijas Republikas ministru prezidents, kā ekonomikas un Eiropas lietu ministrs, gan kā Saeimas deputāts. Kopš 2004. gada, kā Eiropas parlamenta deputāts un ekonomikas un monetārās komitejas viceprezidents, pārstāv Latvijas intereses Eiropā, pragmatiķis. Juris Ozoliņš, atzīts enerģētikas speciālists Latvijā un Eiropā. Startautiskā pieredze strādājot valstīs no Igaunijas līdz Albānijai. No 2005. gada sadarbojas ar Eiropas komisiju kā īpašais padomnieks enerģētikas jautājumos. Gins Karlsons, juridisko un ekonomikas zinātņu speciālists, pārzina kvalitātes vadību un tās auditu, pieredze darbā privātajā sektorā, valsts pārvaldē, kā arī ārvalstu pieredze juridisku jautājumu risināšanā. Tiesu administrācijas direktors. Ivars Brīvers, ekonomikas zinātņu doktors, Latvijas Banku augstskolas profesors, Latvijas ekonomistu asociācijas priekšsēdētājs. Uzskata, lai cilvēks labi dzīvotu, ir vajadzīgs 3 pamatvērtības – ģimene, tauta un valsts. Ja šīs vērtības tiek novērtētas zemāk par naudu, tas īstermiņā var nest labklājību, bet ilgtermiņā šāda labklājība nav iespējama. Ingrīde Veikša, juriste, Eiropas raidorganizācija apvienības juridiskās komisijas biedre, biznesa augstskolas turība juridiskās fakultātes prodekāne, aicina pašiem sakārtot Latviju, nevis pamest to citu rokās. Kristīna Lufta, juriste, studējas Latvijas universitātē un Berlīnas Humboldt universitātē. Svešvalodu praktiķi, piedalījusies vācu latviešu juridiskās vārnīcas izveidē un Eiropas tiesību juridisko terminu krājumu izveidē, piedalījusies dažādos starptautiskos projektos. Anita Bērziņa, ekonomikas un vadības maģistre, pedagogs, administratīvā departamenta vadītāja Jēkabpils rajona padomē, pārliecināta, ka Latvijas valsts lielākais lepnums un spēks ir cilvēki. Pieredze guvusi ilgadēji darbojoties Jēkabpils rajona padomē, nevalstisko organizāciju aktīviste. Edgars Nikels, jurists ar maģistra grādu tiesību zinātnēs. Praksi un gandarījumu par savu darbu guvis strādājot ar maznodrošinātām personām, kurām šobrīd klājas visgrūtāk. Latvijas kultūras patriots. Laikā, kad lielai daļai Latvijas iedzīvotāji galvenās rūpes ir nezaudēt darbu, pabarot ģimeni un nomaksāt kredītus, demokrātija un atklātība var šķist abstraktas lietas. Libertas LV palīdzēs Latvijas sabiedrībai pārvarēt atsvešināšanos no lēmumu pieņemšanas Eiropas Savienībā. Radīs iespējas, lai Latvijas sabiedrība var izmantot savas tiesības ietekmēt lēmumu sagatavošanu Briselē. Runājot par mūsu pamatu uzdevumiem, es vienmēr uzsveru to, ka Eiropa ir jāpielāgo mums. Strādājot Eiropā, ir jāveido Eiropa latviska. Tas nav pārspīlējams. Mēs varam paņemt to labo, ko sniedz Eiropas Savienība, un izvairīties no iespējamām problēmām, ko tā varētu nest, ja mūsu informācija, tas, kas mums ir svarīgs, nav pietiekami precīzi un pietiekamā apjomā bijusi dzirdama. Šajā procesā ļoti būtiski ir tā saikne, kas pastāv Eiropas institūcijās iesaistītiem cilvēkiem, Eiropas parlamentāriešiem ar valsts institūcijām Latvijā, pašvaldību līmeņos un nevalstiskajām organizācijām un vispirmkārt jau uzņēmējiem. Tieši šī saikne nodrošina mums vitāli nepieciešamo informāciju,
lai mēs varētu precīzi atspoguļot tās Latvijas intereses un tādā rakursā, kas nestu labumu mūsu valstī un gal galā nestu labumu arī visai Eiropas Savienībai. Un nemazāk svarīgi ir vēl tā puse, kā šie Eiropā izstrādātie noteikumi ieviest Latvijā. Esam saskārušies ar nemazam muļķīgiem, nepilnīgiem un pat reizēm kropliem šo Eiropas lēmumu ieviešanas gadījumiem Latvijas likumos un vēl sliktāk praksē. Patiesas sabiedrības viedokli uzklausošas demokrātijas trūkums, politiķu un ierēģņu atbildības trūkums, iestāžu un banku darbības pārskatāmības trūkums Eiropā un Latvijā diemžēl ir kļuvušas par pierastu parādību. Tāpēc arī mēs piedzīvojam tik smagus laikus. Tomēr mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Savienībai arvien ir neierobežotas iespējas. Tas ir viens no veiksmīgākajiem projektiem pasaules vēsturē. Ir noslēdzies pirmais periods Latvijas līdzdalībai Eiropas Savienībā, kas ir bijis pretrunu un grūtību pilns. Jaunajā periodā mums ir jāizmanto iespējas daudz labāk, ir jāieliek tāda pamata ekonomiskai izaugsmei, kas ļautu tālāk attīstīt nacionālo kultūru, kultūras pieminekļu saglabāšanu un valodas pilnveidošanu. Jāizmanto tās iespējas, ko sniedz līdzdalība izglītības un zinātnes projektos, kurus ir iespējams attīstīt ar tādu mērogu, kas nav iespējams nacionālajos robežās. Līdzdalība Eiropas Savienībā neapšaubām arī ir drošības jautājums. Tā garantē ārējo drošību, tā garantē ekonomisko drošību. Svarīga lieta ir sociālās aizsardzības standartu un paņēmienu tuvināšana. Libertas vēlas atbildību. Ikvienai amatpersonai, kam ir tiesības pieņemt lēmumus par tiesību aktiem, ir jābūt atbildīgai vēlētāju priekšā. Libertas vēlas atklātu politiku. Visi likuma izstrādes procesi jāveic publiski, ja nav pamatoti iemesli to darīt citādi. Mēs esam ar skaidru redzējumu par tām problēmām, ko rada Briseles birokrātiskās centralizācijas varas pieaugums. Tā teikt, koridoru diplomātijas ietekmes pieaugums, ko mēs sadarbībā ar saviem partneriem Eiropas parlamentā noteikti apkarosim. Gan izmaksu samazināšanas virzienā, gan ierobežojot neievēlētu personu, tādu, kuras neatskaitās vēlētājiem, iespējas pieņemt izšķirošus lēmumus. Mēs esam par to, lai politiķi būtu atbildīgi savu vēlētāju priekšā. Galu galā jautājums par vienu Eiropas parlamenta mītni, es domāju, nākošajā sasaukumā ir jāatrisina. Un mēs pie tā strādāsim, lai Eiropas parlaments netērētu katru gadu 250 miljonus eiro nodokļu maksātāju naudas tam, lai būtu šie divi sēdekļi. Mēs būsim kopā ar tiem un to priekšgalā, kas prasīs šīs pārmaiņas. Mēs strādāsim, lai Eiropas Savienība nekļūst par lielu katlu, kurā izšķīst mūsu vērtības, bet par stabilu balstu pilsoņu sadarbībai mūsu kopējo vērtību nostiprināšanā. Kopā ar citām līdzīgi domājošām partijām Eiropas parlamentā, kur mēs jau šobrīd redzam sev sabiedrotos, mēs darbosimies, lai tās kristīgās vērtības, kas ir svarīgas Latvijas sabiedrībā, tiktu saglabātas Eiropas līmenī, lai tradicionālā ģimene būtu īstā un vienīgā bērnu audzināšanas forma un vieta. Mēs rūpēsimies par to, lai tie totalitārā komunisma noziegumi tiktu vērtēti līdzvērtīgi, kā tas ir bijis ar nacistisko, fašistisko ideoloģiju. Šim jautājumam nākošajā periodā ir jānonāk līdz tiesai, līdz taisnīgai tiesai. 6. jūnija Eiropas parlamenta vēlēšanās balsosim par atklātību un atbildību Eiropas un Latvijas sadarbībā. Libertas LV, saraksts numur 1. Es aicinu jūs 6. jūnijā doties uz vēlēšanām, jo jums ir par ko balsot.